Jēkabs Janševskis, Līgava, mīlestības romāns 4 grāmatās. Lasa Ulds Deisons. 4. grāmata. 9. nodaļa. Jaunais dzimtkungs. Daudz agrāk nekā citiem gadiem Cēzars šoreiz bija pārradies no Tērbata dzimtenē. Jau priekš lieldienām. Teicās viņš tālāk to darījis, ka bija šo pavasari iesvētāms kāds no viņa jaunākajiem brāļiem, un viņš, kā pats vecākais brālis, gribējis pie šī svinīgā notikuma būt klāt. Mātei par to bija liels prieks, ka vecākais dēls ņem tādu dzīvu dalību pie ģimenes mazākiem locekļiem. Tā viņa šita droša zīme, ka vecākais dēls arī pēc viņas un dzimtkunga nāves dienās labprāt redzēs jaunākos brāļus un māsas un rūpēsies par viņu labklājību. Bet Cēzaram īstais iemesls, kamdēļ šo pavasari tik agri steidzies mājās, bija laikam tas, ka gribēja tēvam un mātei parādīt jauno goda dāvanu, ko tam bija pasnieguši viņa korporācijas biedri. Viņam bija uzdāvināts sudraba rapieris, kā pateicības un atzinības zīme par to, cik viņš sekmīgi un slaveni ar šo ieroci rokā aizstāvējis savas korporācijas krāsas un godu uz ārieni vispārējā studentu sadzīvē. Tas bija tāds godinājums, kādu Kuronijā laikam nebija piedzīvojis vēl neviens cits. Un ne tikai Kuronijā vien. Vispār Tērbatā ne par vienu korporāciju nebija dzirdams, ka kādam studentam būtu novēlēts šāds godinājums. Viņš tātad pirmais un pārākais par visiem studentiem Tērbatā, tagadējiem un bijušajiem. Tā viņš sevi sprieda. Cīņā uz zobeniem viņam nav pretinieka ne spēka, ne izveicības ziņā. Tāds viņš ir varonis. Priecīgā lepnumā viņš stāsta tēvam un mātei, ka visi tie, kas iedrošinājušies stāties viņam menzūrās pretim, dabūjuši to dārgi samaksāt, bet pats viņš katreiz izgājis gluži sveikā cauri. Ar pilnu tiesību viņš varot sacīt, ka tagad paša korporācijas biedri viņu mīlot un abrīnojot, un citi bīstoties. Nu jau vairāk nekā gads esot apkārt, kopš viņam vairs nenācies ņemt ieroci rokā un aizstāvēt savu vai Kuronijas godu pret kādu nelabvēli. Tādā respektā viņš tagad stāvot visā Tērbatā. No rapērī ieroptiem vārdiem redzams, ka tā dāvinātāji bijuši visā plašā apkārtnē pazīstamu cienījamu ģimeņu dēli. Starp citiem tur atradās pašu draudzes mācītāja abu dēlu vārdi, no kuriem viens studē teoloģiju, otrs medicīnu. Arī iecienītā apriņķa ārta dēls un vairāku lejas kurzemes muižnieku dēli bija dāvinātāja pulkā. Vecajam niedolniekam bija īsts sirds prieks, zinot savu ārlaulības dēlu tādā ieredzē un cieņā pie apkārtnes muižniecības. No savas puses viņš labprāt gribētu šim savam brašajam, lepnajam un mīļajam dēlam arī novēlēt kādu godu un cienu. Nevar viņš tikai sadomāt, kā un ko darīt. Beidzot viņam iešaujas labs padoms prātā. Pagājuši gadu viņš, kā vispār pazīstams ļaužu draugs un viņu izglītības veicinātājs, ievēlēts par apriņķa skolu valdes priekšnieku. Nu pat pagājušajā ziemā viņš ar priekulis mācītāju Hesselberģi, kā skolu valdes garīgo locekli, apbraukājuši gandrīz visas tautskolas savā apriņķī, pārraudzīdami viņu darbību. Dažas tomēr palikušas nepārlūkotas, jo agri uznācis pavasaris, ceļi pavisam atšķīduši, kļūši tīri nebraucami, un viņš pats sanīcis. Nepārlūkotās skolās viņš tagad nodomājis sūtīt savā vietā savu mācīto dēlu, tamdēļ, ka pats vēl ar vienu nejūtas pilnīgs pierakts. Viņš stāsta Cēzaram, kā aizrakstīšot Hesselberģim, lai tas tūliņ pēc svētkiem, kad skolās būtu atkal sākusēs mācība, ierodas te, un tad abi varēšot uzsākt jaunu pārraudzības braucienu. Pret šādu piedāvājumu Cēzars tomēr cēla iebildumus. Viņam būtot neveikli uzņemties pienākumu, kas uzticēts viņa tēvam. Tas viņam izliktos kā nepiederīga iejaukšanās viņam nepiekrītošās kompetencēs, par ko dažs labs varētu skatīties uz viņu greizi, vai pat sākt viņu aiz muguras aprunāt. Nē, par oficiālu skolu pārlūku, kādā amatā viņš nav oficiāli iecelts, viņš nevarot uzstāties. Bet pašu novada skolā, ja tēvs vēloties, viņš labprāt būtu ar mieru aiziet un paskatīties, padzirdēt, kā tur stāv ar mācībām. Ar šeienes skolotāju viņš jau tā vēlētos tuvāk iepazīties, tamdēļ, ka tas visā novadā laikām ir vienīgais inteliģents cilvēks. Tad nu varēšot izdarīt visu vienā reizā. Ir iepazīties tuvāk ar skolotāju, ir pārbaudīt zināšanās viņa skolēnus. Dzimtkungs bija arī tā ar mieru, un Cēzars jau otrā dienā aizgāja skolā, kamēr bērni vēl nav atlaisti lieldienu brīvdienās.
Pārnāca viņš no turienes iepriecināts un tīri sajūsmināts. Bērnu zināšanas atradis labas, nemaz nebija domājis, ka ļaužu skolā pasniedz tik plašas mācības. Kā redzams, skolotājs Audars esot ievērojams pedagogs. Skola vispār esot labi nostādīta nevien mācību, bet arī audzināšanas ziņā. Audzināšanas un rakstura stiprināšanas princips še esot tik stingri ievērots, kā to nesot līdz šim zinājis nevienā citā skolā, arī ģimnāzijā, nē. Tā, skolēniem, pavasarī atstājot skolu, esot jānodot skolotājiem īpašs paša uzrakstīts un parakstīts ciešs solījums, it kā zvērests, ka ik viens pavasaru skolu neapmeklēdams mācības tomēr neaizmirsīs, tās atkārtos un arī mājās dzīvodams krietni vedīsies. Vienu tādu solījumos viņš redzēšanai paģēmies līdza, un izvilcis no kabatas papīra lapu, viņš lasīja tā saturu tēvam un mātei priekšā. Tam bija šāds saturs. Mans solījums, es apakšā parakstījies apsolos kā svētu pienākumu, tās mācības, ko mans skolotājs man uzdevis, pa šī gada brīvdienām čakli un pareizi izmācīties, proti no kateķisma, bībeles stāstiem, baznīcas stāstiem, kā arī no ģeogrāfijas un no vācu un krievu valodas, visu to sirdīgi atsākt un mācīties cauri, ko es minētās mācībās no pagājušajiem Ziemassvētkiem, paskatrojams, tos laikus laukskolās īstā skolas gaita sākās tikai pēc Ziemassvētkiem, kad saule jau bija atgriezusies un dienas kļuva garākas un gaišākas. Tātad, ko no pagājušajiem Ziemassvētkiem līdz šim pavasarim esmu gājis cauri. Bez tam vēl apsolos caur īpašām piemācībām savam skolotājam darīt prieku, beidzot svēti apjemos, pa skolas brīvdienām dievbijīgi un godīgi uzvesties, saviem vecākiem jeb viņu vietniekiem, visās labās lietās būt uz vārda paklausīgs un nekādā ziņā savam skolotājam un sev pašam nepelnīties kaunu. To liecina Aleksis Zorganfrejs. Paskaidrojums. Augšējā solījuma noraksts ņemts no Nelēķa Kriškana materiāliem, kurus tas krājis Kurzemes tautskolu vēstures sarakstīšanai. Vecais dzimtkungs, noklausījies rakstu nolasām, ļoti nopriecājās, ka viņa celtā un uzturētā skolā, kur darbojas par viņa naudu izmācīts skolotājs, valda tāds veselīgs gars un tāda centība. Nemazāks prieks viņam bija, ka šo skolu pārlūkojas un tādas labas ziņas pārnesis viņa mīļākais dēls, viņa Cēzars. Vēlāk māte sarunājās ar dēlu divatā. Viņa gribēja zināt, vai redzējis arī skolotājieni, ko tā darījusi un kā viņam patikusi. Runājoties ar dēlu, viņa tam pastāstījusi arī, ka reiz gribējusi skolotājiem iepriecināt savu jaunāko māsu, ataicinājusi tam dēļ to jau šurp, bet viņš nepiegriezis tai nekādu vērību, un tā tur nekas neiznācis. Pēc kam tad apjēmis kādu saimnieka meitu tepat no kaimiņu novada. Dēls savukārt pastāstīja mātei, ka skolotājieni gan redzējis, bet maz to ievērojis, jo iepazinies tur ar kādu citu cilvēku, kas saistīs visu viņa uzmanību. Tas bijis kāds G. Maters, ierēdnis no Jelgavas guberņas valdes. Runājis tas starp citu par jauna latviešu laikraksta izdošanu, ko, domājot nosaukt par Baltijas zemkopi, un aicinājis skolotāju par līdzstrādnieku. Cik nopratis no runas, tad pie gubernatora stāvot labā ieredzē, bet ne vieta, ne arī labā ieredze pie gubernatora nesot saistījusi viņu uzmanību, tā kā pats šis cilvēks, kas par patīkamu raksturu, kāda vienkāršība, vīrišķīga izturēšanās un kāds runātājs, katrs vārds drošs, noteikts un katreiz īstā vietā, kā ar cirvi iecirsts. Vispār visa izturēšanās ļoti bruņnieciska. Drīzāk viņš to būtu noturējis par kādu ievērojumu muižnieku, nekā par latviešu cilvēku, ja pats nebūtu teicis, kā ir dzimis latvietis. Apdomā, kur latviešu starpā ir redzēts tāds šāvējs kā šis Maters. Izejam pagalmā šaut mērķī, viņš liek skolēniem sakustināt zemē iedurto vingrošanas kārti un stāvēdams pārdesmit soļus atstatu, katru reizi ar revolveri kā likt ciešauji uz vienu vai otru pusi kustošā kārtī. To spēj tikai ļoti rets muižnieks, kas bieži iet medībās un gandrīz katru dienu šauji. Par tādu šāvēju tīri pabrīnījos. Starp kuronijas tagadējiem biedriem tikai es protu tik precīzi un droši šaut. Gājām tad šauties ar Materu tādā kustošā mērķī 6 reizes no vietas. Un ko domā, es vienreiz pūdelēju, bet viņš
nereizi. Es saku, tam tik ir acs un roka. Bija atvedis arī kastītes ar zīmēšanas daiktiem, ko izdalīja labākajiem skolniekiem. Man aizgājušam ar tukšām rokām bija tīra nērti. Citreiz, kad iešu, arī jāpaģem bērniem, ko nonest. Jā, ļoti patīkams cilvēks, es tev saku. Tukšojām arī dažu alus glāzi kopā. Gribēju jau sazert ar viņu tu draudzību, kā tas studentiem ar piedzīvojušiem filistriem piederas. Nezināju tik, no kādas viņš korporācijas un kur studējis, jo runājoties un jokojoties viņš par tērbatu, it kā par brīnumu nereiz neieminējās. Tāpēc beidzot ieprasos, kur viņš studējis un kādu fakultāti beidzas. Un, ko domā šis inteliģentais kungs, omolīgi iesmiedamies atbild, ka viņš esot studējis Kazdangas pagasta augstskolā un beidzas tur pie krietnā Pētera Etmaņa visas fakultātes, kādas vien tur bijušas. Dzirdot to, negribas neticēt, tīri man kā brīnums liekas, tik inteliģents cilvēks, tik vispusīgi izglītots, tāds dižans gars, šķiet īsts ģēnijs un nestudēts. Kas to būtu domājis? Žēl, ļoti žēl, kā šo patīkamo cilvēku nevarēju sadzert šmolli un kļūt ar viņu to draugs. Vai tad tālāk dēls nevari būt viņam draugs, ka viņš nav studējis? Tu draugs nekad, iesaucās Cezars dedzīgi. Neaizmirsti māt, ka esmu korporēlis Kuronis, un Kuronija ir pati aristokratiskākā no visām citām tērbatas korporācijām, tam dēļ, ka Kurzemes mužnieki to dibinājuši, un arī tagad viņas locekļu lielākā daļa esam mēs, tās guberņas mužnieku dēli. Bet Kurzemes mužniecība pēc savām tradīcijām ir konservatīvāka un aristokratiskāka par Vidzemes un Igaunzemes mužniecībām, sakarā ar Kurzemes tīri aristokratisko satversmi, kas izveidojusies aristokratiskās Polijas virsvaldības laikā un pēc Polijas parauga, kur mužniecībai alaž piederējusi neaprobežota vara. Bet šmollēties var tikai līdzīgs ar līdzīgu, citādi tas būtu zem mūsu krāsu goda. Bet to nedrīkst pielaist neviens mūsu krāsu nesējs un aizstāvētājs. Nele vēl es, kas esmu tagad oldermans un spožākais loceklis, kā to liecina man dāvinātais sudraba rapieris. Savu un savas korporācijas aiztikto godu ik viens Kuronis zinās ar ieroci rokā nomazgāt baltu un tīru. Ak, dēliņ, vai ar ieročiem var godu aizstāvēt, ja notraipīt nomazgāt atkal tīru? Es reiz arī karsti sargāju savu sievietes godu, tomēr dzīves varas spiesta to nenosargāju. Un nesaprotu un neredzu nekādu iespēju, kā to varētu kādreiz ar ieroča palīdzību iegūt atpakaļ. Kas zudis, paliek zudis. Manas domas ir, ka ieročiem ir vieta karā, bet dzīvē jādzīvot tāpat bez ieročiem. Dēls palika domīgs, un uz mātes vārdiem tūliņ neateica nekā. Bet brīdi klusējis, un man uz sevi ko dziļāk pārdomādams, vai arī nekā nedomādams, un nekādu tiešu atbildi neatrastams, it savādi pasminēdams sacīja. Māt, vēl nav visu dienu vakars. Citiem vārdiem runājot, kas nav, tas vēl var būt. Tavs gods ir arī man goda lieta, to es paturēšu acīs, jo korporēļa apzināts uzdevums ir it visur par godu uzstāties, godu sargāt, godu pārstāt. Neaizmirsti arī, ka es, tāpat kā dažs mīlestības bērns, esmu ļoti apdāvināts, ļoti spējīgs. Atceries, ko es tev toreiz stāstīju par princi Austrijas Žuanu un Saksijas grāfu Moricu, kas gandrīz kļuva par Kurzemes hercogu? Līdzās tiem tad neaizmirsti savu dēlu, kam ģimnāzijā izpelnīties goda nosaukums Cēzars, vēl tagad piemīt tik labs šeit ģimenē, kā arī tērbatā, draugu un biedru starpā. Es domāju, māt, uz savu Cēzaru tu vari tikpat droši paļauties, kā senā Roma uz savu dižanāko valdnieku Jūliju Cēzaru. Bet tagad atstāsim domas par nākotnes notikumiem pie malas, runāsim vēl par Materu. Tas cilvēks man stāv prātā, it kā būtu šeit priekšā un aizņem visas manas domas, lai gan viņš nav students. Viņš arī par tevi runāja. Ko par mani svešs cilvēks varēja runāt? Kā iztrūkusies iesaucās māte. Tikai visu labu. Runāja viņš tevi abrīnodams un slavēdams. Lika man arī tevi nepazīstamā kārtā sveicināt, ka citu reizi atbraukšot uz šo pusi, tad arī tevi apciemošot un pateikšoties savā un tautas vārdā par visu to dažādo labumu, ko tu darījusi saviem tautas brāļiem Niedolu un Priedola novadā. Skolotājs viņam esot visu izstāstījis, kāda tu esi tautas labvēle. No viņa sarunas ar skolotāju dabūja arī zināt, ka pie iepirktajām saimnieku mājām
Muiža tagad liekot piegriezt katrām pa gabalam meža, māju pirkšanas maksu tālāk nebūtina nepaukstinot, un tas viss esot atkal vienīgi tavs nopelns. Jau mājas iepērkot par dzimtu, tu izdarījusi tīro brīnumu, pierunādama tēvu, pārdot tās par tik lētu cenu, kāda citur nekur nav dzirdēta. Maters teica, viņš pārzinot diezgan skaidri māju iepirkšanas gaitu un cenas visā kurzemē. Dažā novadā mājas iepirktas vairāk vai mazāk izdevīgi. Tā arī mūsu aizkaimiņi nīgrandnieki esot iepirkušies, varot teikt, ļoti godīgi, bet par niedolniekiem un priedolniekiem esot jāsaka, ka tie savas mājas dabūjuši pavisam lēti, tā sakot, par sviestmaizi. Un nu tu izgādājusi, ka pie visām šīm lētajām cenām saimnieki dabūna vēl labus gabalus meža, tālāk Maters tā sajūsmināts par tevi. Jā, dēls, visi saimnieki mūsu, kā arī Priedola novadā, dabūna tagad katrs savu gabalu meža. Viegli man tas nenācās to no tēva izdabūt. Citās muižās visā priņķī gandrīz nevienā pašā nav zemnieku mājām dots arī mešs. Tur visur mešs paliek nedalīts un atrodas vienīgi muižu pašu īpašumā, lai saimnieki, jebšu arī mājas iepirkuši par dzimtu, tomēr malkas un ganību ziņā būtu un paliktu no muižas atkarīgi. Bet es jēmos un tēvam ierunāju, ka saimnieki būs uz mani skaudīgi, kad manām mājām vienām pašām ir laba meža pie 100 pūrvietu, bet visām citām saimnieku mājām tā nav nemaz. Un kur skaudība, tur arī ir nesaticība, naids, riepšana un nav un nevar būt laba sadzīve. Tā es tēvam teicu un stāstīju, un beidzot viņš pieņēma manu padomu un lika abu novadu saimnieku mājām arī piemērīt katrām savu gabala meža. Muižas meži nu ir stipri mazāki, bet par to saimnieki, ja tik rīkosies prātīgi, ir apgādāti ar mežu uz bērnu bērniem, un dzīve tiem būs daudz vieglāka un drošāka, jebšu arī vēlāk būtu še kāds kungs būdams, jo nu tie no muižas ir pilnīgi neatkarīgi. Māt, tā ir liela lieta, ko tu esi darījusi niedolniekiem un priedolniekiem. Maters teica, dažā muižā latvieti gan esot arī dzimtkungam draudzene, bet nekur kungs nesot tāds latviešu draugs un labvēlis kā te. Tālāk, ka citur nekur dzimtkungu draudzenes nesot ne tik gudras, ne arī tā norūpējušās par savu tautu kā tu. Stāstīja viņš arī, ka latviešu un visas Krievijas jūrniecības tēvs Valdemārs Vācu avīzē Inlandē izsacījis sirsnīgu atzinību Meldru Tēzenam, mūsu tēva radiniekam, daudzinādams to par tiešām liberālu muižnieku un patiesu draugu un labvēli latviešiem, tamdēļ, ka tas jau sen savā novadā licis ierīkot skolu, pieejams tur krietno spāģi par skolotāju, pats algojot skolotāju, uzturot skolu un nodrošinājis skolotāja vecuma dienas ar pietiekošu pensiju. Bet spāģis nu jau sen projām, un citkārt slavenā skola panīkusi, tamdēļ, kā Meldru Tēzena mantinieki nepildīja nelaiķi dzimtkunga testamenta nosacījumus par skolu un skolotāju. Jā, to māt zina arī Maters, bet tur labais nelaiķis nav nekā vainīgs. Par Tēzeniem runādams Maters iesaucās, diezin, ko mūsu lielais patriots Valdemārs teiktu par Niedola Tēzenu, ja dabūtu zināt, kāds tas ir tautas draugs un labvēlis, un ka viņa nelaulātā draudzene, cienījama latviešu sieviete, viņu par tādu pārvērtusi. Teicās, ka tikšoties ar Valdemāru, pastāstīt tam par tevi un par Niedolu dzimtkungu. Par tēvu jau var stāstīt daudz laba, viņš ir bagāts kungs un zemnieku draugs, tas viss ir taisnība. Nu, bet ko par mani lai stāsta? Es esmu aprunāta, nicināta, negodā kritusi, nelaimīga sieviete, noteica māte, gluži negaidot sadrūmusi, gandrīz sašņurusi. Nē, māte, tā nerunā par sevi. Kas tevi aprunā vai nicina, tie tikai neprašas un plānprātiņi. Tāds gudrs cilvēks kā Maters, jebšu viņš arī nav students, teica, tu esot viena no cēlākām, labākām un ievērojamākām sievietēm, kādas jebkad dzīvojušas latviešu zemē. Izsaucās dēls māti apkamdams, noskupstīdams viņas skaisto balto pieri un klāstīdams viņas kuplos melnispītīgos matus, kuros nebija redzama vēl neviena sirma šķiedriņa. Svētdienā pēc lieldienām bija nolikta vācu bērnu iesvētīšana zēniem un meitenēm kopīgi, jo vācu iesvētāmo nebija tik daudz, ka būtu nācies tos šķirt 2 daļās. Vecais Tēzens, kas nebija jau ilgāku laiku bijis pie dievgalda, bija nodomājis izlietot šo gadījumu un šī svētdienā izdarīt nokavēto. Arī Cēzars bija nolēmis iet pie galda reizē ar tēvu sava jaunākā brāļa iesvētīšanas dienā.
Bet, lai ģimenes sastāvs būtu pilnīgs, kopā, tad viņš aicināja arī māti iet reizē ar viņiem. Māte, lai gan citādi visur ievēroja un klausīja, ko viņas dievinātais Pauls teica, tomēr no iešanas pie vācu dievgalda negribēja nedzirdēt. Nevis tam, ka viņa būtu kāda stingra, pārliecināta latviete, vai ka viņai būtu kāds pretīgums pret vāciešiem, bet vienkārši tāpēc, ka tāda kārtība bija jauna un neierasta. Līdz šim viņa nekad nebija gājusi pie vācu dievgalda, allaž turēdamās pie latviešu draudzes. Viņas bērni gan visi bija iesvetīti vāciski, tāpēc, ka bija apmeklējuši vācu skolas, un pēc viņas domām tas tiem tā pieklājās. Tomēr šoreiz Pauls neatlaidās. Dēla iesvētāmā dienā viņai vajadzētu iet pie dievgalda reizā. Ak, Pauli, kam tā vajadzētu? Viņa pretodamās vaicāja. Tas izskatīsies tā, it kā es pate bāstos vāciešos un kungu kārtā iekšā, un it kā sietos savu bērnu tēvam klāt, kas taču nav ne manas kārtas, ne manas tautas. Man būtu pagalam nepatīkami, kad kungi un zemnieki, redzēdami mani ne savā vietā, ko čukstētu par mani aprunātu un par mani nosmietos. Es jau varu tāpat aiziet baznīcā, nosēsties kaut kur pakaļējos krēslos un notālēm noskatīties, kur Oskaru iesvētī un kur tu ar tēvu esot pie galda. Kāpēc man arī būt tur pulkā, kur es nekad neesmu bijusi? Neviens par tevi, mīļo māt, nekā nečukstēs un nesmiesies, un ja to kādi darīs, tad tie paši būs neprašas vai plānprātiņi. Tu esi viena no cēlākām, ievarējamākām sievietēm, tā teica gudrais maters, jeb šo arī nestudēts cilvēks būdams. Un tādai sievietei neklājas griezt vērību uz tam, kā izturas un ko domā neprašas. Nu, teica dēls lepni un dižani, un mātei bija jāpiekāpjas. Gaidietā svētdiena pienāca. Laiks bija jauks un silts, īsti tāds kāds šai dienai, ko sauc par balto svētdienu, labi piederas. Baltā svētdienā un jaukā laikā gaišās drēbēs stērpušās iesvētāmās jaunavas, tad arī izskatījās jo glītas un košas, kā tikko uzplaukušas lauka lilijas jaukā pavasara dienā. Latviešu dievkalpojums, sākts šorīt agrāki par citiem svētrītiem, bija nobeidzies arī agrāki. Iesvētāmie bija jau sastājušies baznīcas pagalmā 2 rindās, zēnos un meitenēs, kad pie baznīcas vārtiem piedrāzās pilnos auļos Niedolu muižas spožā vaļajā ekipāža ar 4 gari jūgtiem zirgiem priekšā. Uz pakaļajā sēdekļa redzējies sirmo dzimtu kungu un viņam blakus saimnieci. Bet uz priekšējā sēdekļa brašais students Cēzars ar jaunāko brāli. Tik līdz pēdējais bija stājies rindā, iesvētāmie gāja baznīcā un dievkalpojums sākās. Dievgaltniekiem pulcējoties ap altāri, Niedolu muižas saimnieci gan neredz līdzās ne dzimtkungam, ne dēliem, lai gan ar tiem kopā redzēto atbraucam. Cēzars pamanījis māti neesam pulkā, atskatās atpakaļ un redz to patiesi novietojušos pēdējos krēslos, citiem aizmugurē, it kā lai nogaidītu savu rindu pēc kungiem. Nu pat tā arī ceļas augšām, acīm redzot rīkodamās nāk šurp. Dēls paiet mātei pretī, paņem to zem rokas un tad pieved pie altāra blakus tēvam, pats nostādamies tai otrā pusē. Stāv nu viņi tur gluži tā, kā vienai ģimenei piederas. Pēc dievkalpojuma, ejot no baznīcas ārā, arī turas tādā pat kārtībā, māte vidū, tēvs vienā, dēls otrā pusē, bet šim atkal blakus soļo jaunākais brālis. Lai gan latviešu dievkalpojums jau sen garām, tomēr liela daļa latviešu baznīcēnu nav gājuši vēl projām, bet palikuši nogaidām arī vācu dievkalpojuma beigas, lai redzētu vācu iesvētāmos nevien baznīcā ieejam, bet arī iznākam, jo kur saujiņa vācu jauniešu kopā, pie tam vēl daži muižnieku kārtas, tur zemniekiem šķiet varena acu pamielošana, un pie tam vēl gluži par brīvu. Citi iegājuši arī baznīcā iekšā un redzējuši, ka vecais niedolnieks kopā ar savu saimnieci un saimnieces dēliem gājis pie dievu galda. Ārā nākot, atkal tos visus redz vienkopus, un tā tie arī aizbrauc projām. Jaudīm par visu redzēto nu liela vērošana, runāšana, spriešana un parejošana. Jau to, ka Cēzars bija pārlūkojis skolu it kā pats dzimtkungs, to jau daudz uzskatīja par lielu notikumu un vēroja no tam, ka saimnieces dēls dienās būšot laikam viņu dzimtkungs. Nu pēc braukšanas vienā ekipāžā
un kopā iešanas pie dievgalda, vispārējās domas bija, kā Cēzars mantošot Niedolu mūžu. To droši vien izgādāšot viņa māte, kurā kā arvien vairāk izrāda doties, varot darīt ar dzimtkungu, ko vien iegriboties. No šīs svētdienas niedolnieki savā starpā tad arī dēvē Cēzaru vairs tikai par savu jauno dzimtkungu. Tagad viņš, tas gan vēl nav, bet pēc vecā Tēzena nāves bez šaubām būs.